Irāka, Afganistāna un citi karstie punkti. Tur savu misiju veic arī kaprāls Gatis Indrēvits. To, kāda ir Gata profesijas specifika, mēs jums pastāstīsim. Kā tu sāki aizrauties ar fotografēšanu un kas bija tas klikšķis, kas nostrādāja? Klikšķis? Tā. 2005. gadā atrados misijā Irākā, tādā vietā kā Kuveitā, amerikāņu bāzē. Es ieraudzīju, ka tiek pārdots Canon fotoaparāts. Un tas bija tas klikšķis, kurā mirklī, kad es ieraudzīju šo fotoaparātu, sapratu, ka man ir viņš vajadzīgs un ka jāsāk fotografēt. Mana fotogrāfija ir īstenībā kara fotogrāfija. Esmu pēc profesijas karavīrs un strādāju Nacionālajos bruņotajos spēkos. Un cenšos Latvijā ieviest kaut ko tādu jaunu, kas varbūt citu valstu armijās jau ir sen. Tas ir tieši kaujas operators, kas spēj ne tikai šaut un skriet un lekt, bet kas arī spēj, teiksim, karstajos punktos pavadīt karavīrus ar fotoaparātu, ar kameru rokās un iemūžināt to visu un parādīt gan Latvijas sabiedrībai, gan citiem par to, ko dara latviešu karavīri misijās. Būtu var tādu mazu recepti dot cilvēkam neprofesionāli, kas ir pēkšņi pamodies vienā rītā un sapratis, jā, es sākšu fotografēt, bet nesaprotu tikai, kā to darīt. Pašā sākumā pieteikt ar pašu vēlmi, ka es gribu fotografēt. Kad ir šī vēlme, tad nav nozīmes nec fotoaparātam, nec meistarībai. Jāiet ārā un varbūt jāsāk šajā ikdienā meklēt kaut kas pavisam īpašs. Tad arī jācenšas to iemūžināt. Ar ko ir jābūt aprīkotam fotoaparātam, lai uzņemtu kvalitatīvu bildi? Es fotografēju parastu fotoaparātu, tas ir Canon 30D. Man ir 3 objektīvi, es paņēmu šeit līdz 2. Tas ir platleņķa objektīvs, 17-40 mm un tāds telezooms maziņš 70-200. Es uzskatu, ka optikai ir jābūt pēc iespējas labākai. Un nevajag pažēlot naudu uz tiešām labu optiku, jo man tas atmaksājās. Platleņķa objektīvs, tas, kas man pašai šeit ir virsū, viņš ļauj uzņemt tādus varbūt dramatiskākus fotoattēlus, jo viņš dod tādu plašāku redzējumu. Telefoto objektīvs, viņš ļauj pietuvoties cilvēkiem, objektiem, notikumam, varbūt no attāluma un padarīt to kā tādu pieejamāku un sasniedzamāku. Es konkrēti neizraujos ar nakts skatu fotografēšanu, bet principā galvenās prasības priekš nakts fotogrāfijas tad ir cenšamies izmantot statīvu, cenšamies izmantot trosīti, kontrolējam fotoaparātu uzstādījumu. Tad var izmantot tādu trosīti, pievieno fotoaparātam, šeit šādi podziņi, kas ļauj nofiksēt fotoaparāta šo slēdzi, principā uz neierobežot laiku. Un tādā veidā var radīt ļoti interesants fotoefekts, fotografēt, teiksim, pie ūdens, pie jūras, uz ielas, jo, ja nav šādas trosītes, tad var gadīties, kā man reiz gadījās Zviedrijā, kad bija ļoti skaists skats pie jūras. Man bija statīvs, man bija fotoaparāts, bet man nebija šīs trosītes, bet bija vēlme. Uzliku uz apmēram 5 minūtēm, un bija tā, ka es šīs 5 minūtes vienkārši gandrīz neelpojot, turēju šo nospiestu fotoaparātu slēdzi, un tādā mirklī izbaudīju, ko tas nozīmē, kad uz manas noskūtās galvas odi taisīja, teiksim, nolaišanās lidlauka, Bet tādā pašā momentā es varonīgi turēju šo podziņu un pie sevis visu laiku klusībā domāju, kamdēļ gan es pažēloju 15 latus un nenopirku pirms braucu
šo te mazo maģisko krasīti. Nu, mūsdienu fotogrāfija īstenībā īsti nav pat iedomājama bez pēcapstrādes, bet arī filmu fotogrāfija īstenībā tika apstrādāta gan dažādām ķimikālijām, gan ar dažādiem citiem paņēmieniem. Tā kā, ja fotogrāfijas tiek vienmēr apstrādātas, mazliet varbūt pārkadrētas, varbūt mazliet lielāks kontrasts uzlikts, varbūt tieši otrādāk tiek noņemts nos. Tāpat konvertēšana uz melnbalto fotogrāfiju. Tomēr nav noslēpums, ka melnbaltā fotogrāfija dažreiz spēj atklāt daudz vairāk teiksim, situācijas dramatiskumu vai nopietnību vai vairāk stāstošāk nekā krāsainā fotogrāfija. Tā kā tiešām programmām un šī pēcapstrādē ir ļoti liela nozīme. Protams, ka visiem, kas fotografē, droši vien vai pārsvarā ir zināms Adobe Photoshop, bet es vairs īsti tomēr šo programmu tā kā neizmantoju, un es izmantoju Adobe Photoshop Lightroom, kas ir īstenībā uzskatu ļoti labi programma tieši fotogrāfija apstrādē, jo šeit ir sakopots viss tas nepieciešamais, kas ir vajadzīgs tieši fotogrāfijas apstrādē. Ja, teiksim, Photoshops tas ir milzīgs komplekss, kurā var darīt ļoti daudz un dažādas lietas, tad Lightrooms ir tas, kas domāts tieši priekš fotogrāfijas un nekam citam principā. Nobeigumā varbūt kāds būtu tavs ieteikums visiem esošajiem, varbūt topošajiem fotogrāfiem? Lai 36. kadrs vienmēr ir vislabākais.